Mīļi sveicināti tautieši visā pasaulē. Šogad mēs svinām savas valsts Latvijas 91. dzimšanas dienu. Un tieši pirms 90 gadiem Rīgas pils Svētā gara turnī tika uzvilkts sarkanbalts sarkanais karogs, mūsu valsts simbols. Viens no senākajiem karogiem, ko joprojām lieto mūsdienās. Un tas nekas, ka 50 gadus karoga turnī nebija. Valsts joprojām tad eksistēja. Eksistēja mūsu sirdīs. Gan šeit Latvijā, gan ārpus Latvijas. Mūsos eksistēja ticība par to, ka vienu dienu sarkanbalts sarkanais karogs atkal atgriezīsies. Un mūsu sapņi piepildījās. Un tāpēc dosimies šodien augšup Svētā gara turnī, vietā, kur pirms vairāk kā 20 gadiem atkal tika pacelts mūsu simbols. Tagad mēģināsim iztēloties, kādas sajūtas bija Evaldam Valteram un Albertam Belam 1988. gada 11. novembrī paceļot sarkanabaltu sarkano karogu pēc 50 gadu ilgas prombūtnes. Un līdzīgas emocijas bija arī daudziem tūkstošiem cilvēku šeit pat Daugavmalā, kas pulcējās, lai skatītos, kā uzvīsies mastā sarkanbalts sarkanais karogs. Tajā brīdī mēs sajūtām, ka Latvijas valsts atkal ir realitāte. Tā stāv stingrām kājām uz zemes. Un mums visiem ir bijusi noteikta loma valsts atjaunošanā. Gan tiem, kas dzīvoja Latvijā, gan tiem, kas uzturēja latvisko garu visā pasaulē. Latvietis ir latvietis vienmēr, lai kur arī dzīvotu, vai arī par ko strādātu, vai arī kādas domas domātu savā ikdienas dzīvē. Jo šogad ir laiks, kad mēs svinam daudzus 90 gadus. 90 gadi mūsu augstskolām, 90 gadi mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un atcerēsimies, ka Latvija dzima brīvības cīņās. Latviešu karavīri lēja asinis, lai mēs šodien šeit stāvētu, uzrunātu viens otru un dzīvot brīvā Latvijas valstī. Viņu mērķi bija idealistiski. Sarkanabalts sarkanais karogs, paša valsts, valsts, kurā mēs brīvi varam runāt latviešu valodā, lemt likumus, un vēl vienkāršāki mērķi – art savu tēvu zemi. Nekas jau nav mainījies arī šodien. Mērķi un ideāli ir palikuši tie paši, un tāpēc šodien ir svarīgi, lai ik viens no mums, tuvu un tālu, lai kur ar atrastos, savā sirdī justu Latvijas valsti, domātu par Latvijas valsti, izdarīt kādu nelielu darbu Latvijas valsts labā un cienīt valsts. Un mums ir palikuši galvenie uzdevumi. Sava valsts, sava valoda, savas valsts un tautas vēsture. Tie arī ir jākop. Un šeit liela loma ir arī jums, latviešiem, tālu visajā pasaulē. Jūsu organizācijām, kuras stingri stāv par mūsu vērtībām, kuras stingri aizstāv to, kas mums svēts. Ja mūsu ideāli un mērķi būs vienoti, mums izdosies. Izdosies veidot labu, gaišu un labklājīgu Latviju nākotnē. Lai Dievs svētī Latviju!